Nu, labdien! Es jums stāstīšu par holokausta dienu. Tā bija 27. janvārī, otrdien. Un tā ir par atmiņu visiem tiem nomocītiem cilvēkiem tajā milzīgajā slepkavībā, kas notika Otrā pasaules kara laikā. Es jums atreferēšu vienu runu, kur es turēju Mynttorget. Tas ir skvērs, monēta laukums starp pili un Riksdāgu Stokholmā. Tā kā es nebiju pazīstams orators, tad es jau netaisījos sev stādīt priekšā viņiem. Un es, principā, ko es darīju, es atreferēju vienu profesoru, Timothy Snyder, no Yale University, Amerikā. Viņš ļoti apdāvināts cilvēks. Viņš iemācījās ukrainiski, poliski, krieviski, vāciski, kādas vēl valodas tur, jo viņš izskatīja visus arhīvus sakarā ar holokaustu, kas tas faktiski bija. Un bija tā, ka katra tauta ir taisījusi savu to atskati uz holokaustu. Poļi taisījuši savu, baltieši taisa savus, un Ukraini savus. Un problēma ar to ir tā, ka tas holokausts nenotika nacionāli. Viņš pa visu to joslu tur notika, pa visām tām tautām, starp Berlīnu un Maskavu. Un kas dara, kad man ir tāda interese par to, nu sevišķi, kā teiksim, interese nav, bet, dzīve ir tāda pakārtojusies, ka tas notiek. Un tajā tautā tu uzaudzi un gribot, negribot, tu iepazīsti to visu. Man interesē valodas. Es esmu tulks un tulkotājs, un tas arī mans hobijs valodas. Man interesē džidiš, ebreju valoda, numeroloģija, gemātrija, kriptogrāfija, Mūzes bilžu šrifte. Mūzes rakstīja vienā bildu šriftē. Ķēniņš Dāvids rakstīja kantainākiem burtiem, vienkāršota tā bildu šrifte, un pēc Bābeles trimdas sanāca tie tagadēji ebreju burti, kādi viņi izskatās tagad. Un ar to tad Nāves jūras tīstokļi arī ļoti interesanti par viņam uzzināt, bet kas tad dara, kad to te visu briesmīgo holokaustu, kā viņš notika? Un mums latviešiem varētu būt vairāk izpratne, un mēs varētu saprast ebrejus un čigānus vairāk nekā varbūt francūži vai kaut kā tādi, kas ir tālāk prom no tiem pašiem notikumiem bijuši. Timothy Snyder, viņš ir redzams YouTube, uzraksta viņa vārdu, Timothy Snyder, S-N-Y-D-E-R, un angliski viņš runā toties. Bet lēni, un arī, cik es sapratu, ukrainiski viņš runāja, ka viņš bija Ukrainā. Viņš 2010. gadā to te visu publicēja. Bet plašākajai auditorijai tas vēl nav zināms. Tā kā es jums ļaušos atstāstīt. Un kā tas var nākties, kad 70 gadus vēlāk uzzina citu bildi, citu vēsturi atklāja, nekā to, ko esam mācījuši skolās. Faktiski viņi atšķirās diezgan krietni, tā īstā vēsture. Un to nevar darīt, kā teiktu, nacionālās un valodas robežās, jo tās tiepās pār valodas robežām, tas notikums, un pār nācijām. Un iedomājieties kluso okeānu, no Kamčatkas līdz Atlantijas okeānam, visu komunistisko padomju savienības telpu, iekļaujot nacistisko Vācijas telpu līdz Francijas robežai. No 1939. gada līdz 1945. gada tad tika 17 miljoni civili cilvēki slepkavoti tajā joslā, šajās abās valstīs, šajās robežās. Bet starp Maskavu un Berlīni tika 14 miljoni no šiem te cilvēkiem, šiem te 17 miljoniem noslepkavoti. Un to joslu, to Timothy Snyder
nosauc par The Bloodlands, asiņu zemes. Pusi no visiem zaudējumiem zaldāt dzīvībās notika arī starp Maskavu un Berlīnu. Kā tas varēja notikt? Mums visiem pazīstamā Ribbentropa-Molotova pakte iedarbināja visu šo Otro pasaules karu, komunistiskā Krievija, Padomju Savienība, viņi to iesāka, viņi iegāja iekšā, mēģināja iet iekšā Somijā, viņi iegāja Baltijas telpā, pusei no Polijai, Bezarābijai, tagadējai Moldāvijā un Ukrainā. Un, lai varētu izšķirt šos cilvēkus, kam bija kaut kāda lemšanas pozīcija sabiedrībā, tad vajadzēja kolaboratorus, vajadzētu noziedzniekus. Un kā lai atrod noziedzniekus vienā sabiedrībā, kas ir neapmierināti ar sabiedrības struktūru, pie krimināliem. Pie krimināliem elementiem to atradīsi. Komunisti, kad iegāja, viņi, acīm redzot, ņēma kriminālos, iedeva viņam ieročus un pratināšanas autoritāti, viņi gāja un izķēra cilvēkus, kas dzīvoja Latvijā. Un problēma bija tāda, kad nacisti uzbruka Krievijai, Padomju Savienībai, komunistiem, tad komunisti skriešu gāja uz atpakaļ, bet viņi atstāja tos te pusbrāļus, jo tie nebija viņējie, tie nebija no viņiem. Un tiem baigās šausmas notika, ka tagad nāk nacisti virsū, un viņi bija tie, kas darījuši to, ko komunisti teikuši. Viņiem bikses nodrebēja smagi, bet nacisti arī stulbeņi. Viņi teica, ebrejs komunists, komunists ebrejs. Mēs palīdzēsim jums tos ebrejus atrast. Teicā šie te noziedznieki, krimināliem elementi. Un viņi tamdēļ tik smagi var izķert visus ebrejus un smagi viņus nogalināt visā šajā joslā, dienvidiem no Somijas līdz Melnā jūrai, starp Maskavu un Berlīni. Tas nenotika Rietumu Eiropas daļā, jo tur nebija tā sabiedriskā struktūra tik sasista. Piemēram, kad vācieši nacisti iegāja iekšā Dānijā, viņi atceries Pirmo pasaules karu, un viņi ļāva dāņiem paturēt savu civilo struktūru. Ar to tad 95% no visiem ebrejiem no turienes izglābās. Pret Zviedriju skrēja. Ebreji Igaunijā 95% no viņiem tika izgalināti. Un noteikti tāds pats procents bija Latvijā. Kā tas var gadīties? Jo es neesmu pamanījis kaut kādu sevišķu antisemitismu pie rietumiem esošiem latviešiem, cik es pie viņiem esmu dzimis un uzaudzis, visos dziesmas svētkos, kur esmu bijis, tur nečiku tādu neesmu pamanījis. Nekāda runa, nekāda, populāri teiktu, naida runa pret ebrejiem nav bijuši starp latviešiem, cik es zinu, cik es atceros. Bērnībā, kā es dzimu 60. gadā, un arī starp abiem pasaules kariem Latvijai vienu brīdi bija 3 izglītības ministri. Viens latvietis, viens vācietis un viens ebrejs. Tātad, kā tas varēja nākties? Jo tas vienīgais izskaidrojums ir tas, ka šie krimināli elementi to darīja. Un tie krimināli elementi, protams, turpināja nogalināt tos ebrejus, lai izrādītos, ka viņi īstie uzticamie jaunai valdībai. Diemžēl mēs redzam to pašu notiekošu Ukrainā, kur salašņi iet iekšā, dabun ieročus, tiek Putina lojalistu abruņoti, un mēs redzam arī no Krimas bēgā krievi paši. Kā nu? Normāli krievi dzīvo tur Krimā, pienāk pie viņiem kriminālie krievi ar ieročiem un viņus apdrauda. Skaidrs, ka viņi bēgā pret Kievu. Tā kā vajadzētu principā Putinam kādu draugu, kas varētu viņam pateikt, tas nav vajadzīgs, nav izbeidzis, viet pa gaisu šo ideju. Tur mocās krievi, milzīgi, bez vajadzības. Viens bosnietis man pateica, viņš bija beidzis no Dienvidslāvijas karu, viņš kaut ko jauku man pateica, viņš teica tā, nacionalisms, tas ir tā kā sāls uz olas maizītes. Par daudz sāli, nevar ēst. Nekādu sāli tad arī īsti negašo.
Tātad nevar sasālīt to lietu par daudz. Mēs redzam tādas lietas, es esmu dzirdējis tādas lietas, kuras es negribētu atstāstīt. Es esmu, protams, uzaudzis kā pārsvars no jums, ar atmiņām no Pirmo pasaules kāru, vienā ausī ar atmiņām no Otro pasaules kāru otrās ausīs. Varbūt Latvijā tik brīvi nedrīkstējās cilvēki viens otram stāstīt. Rietumos, kur es dzīvoju un uzaugu, tur, protams, man stāstīja visu to. Bet daudzas lietas nestāstu tālāk, jo cilvēka pieredze ir viena lieta, bet ir arī Dievs. Ir arī Dievs, kas prot cilvēkiem parādīt ceļu. Tad, kad nacisti ieskrēja Ukrainā, Ukraiņi skrēja pret viņiem ar atvērtām rokām, jūs mūsu glābēji. Ko tie darīja nacisti? Viņi sit viņus. Viņi skrēja atpakaļ pie komunistiem. Tātad tie kolaboratori, tie bija izrādījuši, ko viņi spēja, un viņi parādīja, kā varētu izšķirt ebrejus. Tādā pašā veidā arī citas valstis, kas atradās tuvumā no holokausta, kā Zviedri, viņam bija viens tāds vīrs, Rauls Valenbergs. Viņš bija diplomāts Ungārijā, un viņš izglāba ebrejus, jo bija sataupījusies struktūra, sabiedriskā struktūra Zviedriem, un visur tur, kur tā tas bija, tur bija daudz lielāks iespējamības ebrejiem un arī čigāniem. Mēs nevaram piemist viņus. Viņi arī bija smagi mocīti. Sitā arī nost homoseksuālus, sitā visādas kristiešus nost, Jehovas lieciniekus nost, nacisti, bet tur var izglābties cilvēki. Un Rauls Valenbergs izglāba 100 000 cilvēkus. Viņš deva viņiem pases vai caurlaides, ko viņš deva viņam dokumentus, lai viņi varētu izglābties pret Zviedriju. Un faktiski Zviedriem vajadzētu jau taisīt 100 kronas gabalu ar Raulu Valenbergu seju un attēlu virsū. Jo tauta ir miegainā un, protams, es ierosinu jums lūgt Dievu par to, lai, piemēram, tāds gadījums varētu notikt. Jo tas tik daudz nozīmē. Tas parāda raksturu cilvēka, kā Dievs to ir domājis. Slepkavības notika, pusi no visiem ebrejiem tika nomocīti ar ieročiem, rokas ieročiem, zem klājas debesis, tur, kur viņi dzīvoja, Ukrainā, Baltkrievijā, Krievijā. Smagāk cieta Baltkrievija, cik es saprotu, no dokumentācijas, ko Timothy Snyder publicējis. Un tas ir līdzinājums ar to, iedomājieties, ja 12 cilvēki noslepkavoti vienā mājā. Visi tikuši noslepkavoti vienlaikus. Viņiem ir 5 no vienas ģimenes, no ebreju ģimenes, un 7 no citām ģimenēm. Baltkrieviem, krieviem, baltiešiem, ukraiņiem, poļiem un tā tālāk. Tāda bija tā situācija. Un 70 gadi pagājuši kopš tiem visiem notikumiem, un grūti saredzēt bez dokumentācijas. Izrādās, komunisti deva ceļu holokaustam. Bez komunistiem tas nebūtu noticis. Viņi visu to izkārtoja, ka nacisti to visu varēja darīt. Jo tāds nav tas musturs Francijā, Beļģijā, Benelux zemēs, Nīderlandē, Dānijā, Norvēģijā, kur nu viņi iegāja vēl nacisti, Itālijā. Tur tā tas nenotika. Tik smagi neizgalināja ebrejus tur.